Raidījumā Delfos režisors Kairišs noformulēja, ka gļāvi un viduvēji politiķi ir Latvijas nāve. Jā, bet kur rodās šie politiķi? Kāpēc nav to izcilo, kuri spētu pieņemt skarbus, bet vajadzīgus lēmumus? Lai kā visiem nepatiktu, politiķi ir sabiedrības atspulgs. Daļa pat uz vēlēšanām neierodās, daļa ievēl džeku no plakāta, jo redzēts, vēlāk nesakojot viņa darbībām. Ja kāds sāk stāstīt patiesību un solīt reāli vajadzīgo, bet sāpīgo, paliks vēlēšanās aiz svītras. Vēl ir tie, kas bļaus, ka vēlēšanas ir nopirktas vai saschēmotas. Ērti tēlot upuri bez atbildības, jo citi sliktie tiem pāri darot, ko tad es, vai ne, maz un pelēks. Mums liels cilvēku skaits ir no valsts budžeta atkarīgie, ieskaitot pašu režisoru Kairišu. Tiem vienmēr bail pazaudēt siltu vietu un doties brīvajā tirgū, jo var izrādīties, ka brīvajā tirgū tie nav pieprasīti. Pirms aicināt pēc reformām, kuras pašu patiešo neskars, ieteiktu režisoram rādīt piemēru un kādu gadu nodubinot savu teātri, pastrādāt, parādot mums, kā vajag.